Cienījamais Kia PV5 entuziasti! Jūs esat saņēmis piedāvājumu, kurā aprakstīts jūsu iespējamais nākamais transporta līdzeklis. Sakojiet man un pārunāsim vēl dažus svarīgus punktus par Kia PV5. Pilnībā elektriskais PV5 ir veidots uz eGMPS platformas, kas ir īpaši paredzēta elektromobīļiem. Tā ir modulāra platforma, kas ražotājiem dod elastību un nodrošina labu vadāmību pateicoties zemam smaguma centram. Ir pieejamas divas akumulātora opcijas – 51,5 kWh, kas nodrošina maksimālo nobraukumu 295 km, un 71,2 kWh, kas ar vienu uzlādi nodrošina maksimālo nobraukumu līdz 416 km. Ar ātro lādētāju jūs varat uzlādēt PV5 akumulātoru no 10 līdz 80% aptuveni pusstundas laikā, un ar 11 kW mājas vai darba lādētāju akumulātors tiks uzlādēts 5 līdz 6,5 stundās, atkarībā no versijas. Kia PV5 izmēri: garums 4,695 metri, platums 1,895 metri, riteņu bāze 2,995 metri. Kravas nodalījumā perpendikulāri var ievietot 2 eiro paletes. Tā izmēri ir 2,255 x 1,565 x 1,520 metri ar 399 mm zemu iekraušanas slieksni. Iekraušanu atvieglo gan lielas durvju ailes, gan aizmugurējās durvis, kuras var atvērt līdz 180 grādiem. PV5 ir pieejams gan ar vienām, gan divām bīdāmām sānu durvīm. Kia PV5 kravnesība ir 790 kg, un kopējā kravas telpas ietilpība ir 4,4 kubikmetri. Un, protams, ja vēlaties, varat pasūtīt arī kravas telpas apdari no saplākšņa. Šīs mašīnas aizmugurē var pievienot piekabi ar masu līdz 750 kg. Šis nav parasts balts furgons. Tas ir paredzēts tiem, kas novērtē arī vadītāju komfortu. Kia PV5 standarta aprīkojums ietver gan apsildāmu stūri, gan apsildi abiem priekšējiem sēdekļiem. Lietotnē varat savlaicīgi automašīnu sasildīt, regulēt uzlādi, atvērt un aizvērt durvis, kā arī daudz ko citu. Automobīlī ir arī LED instrumentu panelis un 12,9 colus kārienjūtīgs navigācijas un mēdīju ekrāns, kuram ar Bluetooth savienojumu var pievienot telefonu brīvroku režīmā. Panelī var regulēt LED dienas gaitas un priekšējos lukturus, tālo gaismu asistentu, sēdekļu apsildi, kruīza kontroli ar distances kontrolas funkciju, ar pilnībā automātisku gaisa kondicionēšanu, elektriskiem vadāmiem apsildāmiem sānu spoguļiem, elektrisko logu regulēšanu, viedās bezatslēgas iedarbināšanu, priekšējiem un aizmugurējiem parkošanās sensoriem, atpakaļskata kameru ar dinamisko līniju, joslas saglabāšanas palīgas sistēmu ar avārijas bremzēšanas brīdinājumu sistēmu un priekšējās sadursmes novēršanas palīgas sistēmu ar tuvojošos transporta līdzekļu noteikšanu pretējā virzienā un avārijas bremzēšanu, veicot kreiso pagriezienu krustojumā. Kā papildu aprīkojums ir pieejama enerģijas padeves sistēma no transporta līdzekļa uz kravas nodalījumu ar jaudu 3,5 kW 220 V kontaktlīgstu kravas nodalījumā un bezvadu mobilā tālruņa lādētāju. Redzamības pakotne, kas ietver aklās zonas kameras attēlu instrumentu panelī, 360 grādu monitoru visapkārt, parkošanās sensors priekšā, aizmugurē un sānos, kā arī drošības pakotne. Tas ir aklās zonas brīdinājumu sistēma ar brīdinājumu sistēmu par tuvojošamies transporta līdzekļiem un centrālo drošības spilvenu. Aprīkojumā arī digitālā kamera, ventilējumi priekšējie sēdekļi. Tagad ir pieejama arī 5-vietīgā versija. Kia standarta garantija ir 7 gadi vai 150 000 km, bet vilces akumulātoram attiecīgi 8 gadi un 160 000. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par Kia PV5, droši sazinieties ar pārdošanas pārstāvi, kurš jums izteica piedāvājumu, un noteikti piesakiet testa braucienu.